noteica, ka ap katru dzīvu šūnu ir elektromagnētiskais lauks, un to var izmērīt. Un izmērot šo lauku ap šūnu, var spriest par šūnu stāvokli. Kā tātad mainās šis šūnas stāvoklis saistībā ar šiem viļņiem, elektromagnētiskiem viļņiem. Apmēram tajos pašos gados otrs zinātnieks Rojals Raimonds Rals viņš bija vairāk tā kā mikrobiologs, viņš pētot mikroorganismus, tātad baktērijas, vīrusus, tātad šādas visādas mikroorganismus, redzēja, ka katram noteiktam mikroorganismu veidam, piemēram, stafilokokiem viens, streptokokiem cits, kaut kādiem koli, atkal cits, katram šim mikroorganismam šis frekvenču veids atšķirās un ir ļoti